jau pie logas bijis šie, viņi prāt kā cietumā tie pie logas, es nezinu, restis, jā. Viņi jau kā cietumnieki no 3. klases, audzinātāji viņiem mainījušies ik pa pusgadam gadam, vai ne, visi viņiem skaidrs, viņi jau ir ar zīmogu uzlikt, viss tālāk. Nu jā, nu un tad šis jau ir vēlāk, tā ir tāpat mana klasa, vai ne, viņš ir labāk izskatāmies, vismaz visi bildē, jau diezgan smaidīgi un priecīgi, un tad tas, ko es caur savu pieredzi sapratu, kas bijuši tās mans veiksmes atslēgas, kā mēs tikām no kaut kā šāda uz šo, un kas man likās, un tas, man liekas, attiecās visiem skolotājiem, un nav nekāds zinātnes formula, raķešu zināt vai kaut kas tāds, bet ir vairākas lietas, kas bijuši ļoti svarīgas. Pirmkārt, man ir tīpaši kā jaunam pedagogam, sākumā likās, ka es visu zinu, man pieredze labākā, vai ne? No, tāpat kā šeit, es jums līdzīgi, mēs arī vēlāk parunāsim, vai ne, nostājos jums priekšā, stāstu kā vajag, vai ne, un viss, un tagad viss izpildīs. Skolā nestrādāju, es domāju, jūs paši zinat, vai ne? Un tad tā pirmā man mācība, laikam strādāja bija par šo austiņu, šo austiņu, kad ieklausīties. Īstenībā, ja mirlīgi, kad ieklausīties ar skolēnos, ir daudz ko stāstīt. Ārpus tā, ka, protams, šīs skaļās lietas, ko viņiem visiem gribās, lai dzird, ja man Adriana, kur gribēja, lai visi nomirst, kad īstenībā tā dziļākā problēma bija tad, kad vienkārši mājās nav neviens cits, kas ieklausās viņā, vai ne? Un tālāk arī turpināt pāriem, ne jau viņi visi izvēli būt tādiem, kādi viņi ieradīja dotajā brīdī īstenībā. Un tad šī ieklausīšanās stāsts, kas varbūt liekas tik viegls, bet mums kā skolotājiem mums apkārt vēl jāsaka daudz tās lietas, jāklausās īstenībā tik grūti, bet tad mirklī, kad viņas bērnos sāc ieklausīties, un viņi saprot, ka tas savējies ne tikai formāli kā audzinātājs vai vēl kaut kas, tas īstenās rezultāts mainās. Tas ir pirmkārt mums, man liekas, skolotājiem pienākums tiešām šos bērnus klausīties. Un tad mirklī, kas tiešām ir fundamentāli elementāra lieta, bet kas viņiem trūkst. Un es varbūt sākums paldies žēl nav tik lielpies, bet es domāju, ka nekas nemainās. Tālāk ir par šiem jautājumiem. Jautājumi viņiem uzdots nevis tā, ka pieņemsim, vai ne, Adriana, tu vairs stundā nesaki šādas muļķības, vai ne? Bet tie ir otrādi. Adriana, kāpēc tā darīja, vai ne? Vai tiešām tas liekas atbilstoši stundai uzvedību? Jo īstenībā viņi jau šīs atbildes pareizās zina. Bet viņi pieraduši, ka viņiem ir dota skaidrā komanda, vai ne? Tu nedrīkst tā darīt. Man kaut kas nevis kaut ko darīt, vai ne? Tieši pretēji. Tad vien brīdī nevis vienmēr runājam par šiem skaidriem argumentiem, ka dari tā, bet uzdodam jautājumus. Manā gadījumā bija ļoti veiksmīgi. Tālāk palīdzība, tās divas rociņas, kas turās kopā, ja? Manā gadījumā likās, ka es esmu viens pret visu pasauli un vēl saviem audzināmiem, bet īstenībā skolā mums ir dažādi atbalsta instrumenti, kurus es saprotu nevienmēr gribās izmantot un dažreiz ir bailes izmantot un liekas, ka kaut ko padomās vai ne. Un īpaši man, kā varbūt vīriešu kādu pārstāvu vispār bija grūtāk pieiet pie kāda prasīt palīdzību, jo likās, ka es zinu vai nekā vajag un man tas kaut vājumu pazīve arī vēl jaunām pedagogam. Bet īstenībā caur šiem palīdzību instrumentiem, kas ir skolā mums pieejami, mūsu gadījumā, kas ir misijas gadījumā, mums pirmā gada skolotājiem ir iespēja iet pie šī kuratora, kas ir skolā individuāli mums katram. Un šī, man liekas, ļoti jauka iniciatīva, kuram jaunam pedagogam, kurā skolā, kad ir tiešām tas viens cilvēks, pie kā var griezties. Manā gadījumā tas ļoti daudz ko mainīja manā pieredzē. Tieši dēļ tā iemesla, ka man bija cilvēks, kas es zināju, kas vienmēr var pienākt, pajautāt, kurš man nenosodīs, varbūt uzreiz neteiks kaut kāds zīmogu par mani vai ne, bet tieši otrādi man atbalstīs. Tā bija viena ļoti laba iniciatīva, kas mums bija. No otras puses, mums no misijas puses arī nāca ik pa 2 mēnešiem stundas vērot, palīdzēt. Katru nedēļu ir rakstīt šīs personālās izaugsmes piezīmes, lai stāstītu par to, kas notiek man labs, kas notiek slikts un mēģināja man palīdzēt. Līdz ar to šie instrumenti man ļoti palīdzēja skolā un, diemžēl, šis īpaši jaunam pedagogam šis instruments, ka ir tiešām šis viens cilvēks, pie kā viņam pieiet, reti kurās skolās esmu sastaps. Tas, man liekas, tā viena forša lieta, kas mums ir. Jā, un pēc beigās par to ziedu vai puķīti, kas aug rokās, tas ir par to, kad es sapratu, kad maniem bērniem, maniem audzināmiem jau saviem bērniem sauc, viss kārtībā īsti pedagogs esmu kļūsi. Bet tas bija stāsts par to, kad viņiem īstenībā nav kur šīs deleģēšana, ja savas skolas attīstības prasa ārpus tā, kad es lieku viņiem izpildīt savu matemātikas uzdevumu vai vēl kaut ko, bet īstenībā uzņemties atbildību par kaut ko vairāk. Pieņemsim, mēs gājām katru mēnesi braucām uz suņu patvērsmi, es suņus ārā pastaigā, kas manai Adrianai, ja, kur jau šeit daudzreiz pieminēs, kur gribēja, lai visi nomirst, īstenībā bija viņas tā kā, man liekas, tas svētīgākais mēnešu pasākums, ko viņas vairāk gaidīja, jo viņi jūt šo atbildību, ka viņi īstenībā parūpēs par kādu citu.
un tas ļoti daudz ko viņai mainīja. Tas viens, otrs, man ir citi mēģini, kas man katru mēnesi klasē maina klases dizainu, un viņas, es nesaprotu, tiešām kā viņi to tik skaisti var izdarīt, bet viņi to izdara ļoti skaisti un vienmēr paslēja. Viņai tas ir tāds apziņa, ka viņi vienmēr to dara. Un tas ir katram skolānam kaut kā to deleģēšana pienākumu, ko es viņam piešķiru, par ko viņš ir atbildīgs. Varbūt kādam tas ir pavisam maz pienākums, ne visi varbūt var uzreiz klasē uztaisīt skaistāko telpas izskatu vai ar suņiem ir pastāv vēl kaut ko, bet katram caur to klausīšanos ir iespēja arī tālāk deleģēt kaut kādu pienākumu, ka viņš iesaistās attiecīgi krietni vairāk šajās klases procesā. Ja? Līdz ar to tas bija man audzināmā klase, tas manas praktiskās. Tad tālāk, ko es sapratu, īpaši no savas uzņēmēja darbības pieredzes un universitātē, par ko mēs runājam, tiem, kuru uzņēmēja darbībā pasakot šis vārds angliskais fail vai ne, ja kļūdīties, tas liekas visiem pilnīgi normāli, ir pat vesels princips, šis lean princips uzņēmēja darbībā, kurš saka, ka ir tieši jākļūdās, bet tas vienīgs veids, kā saprast, kā darīt. Kamēr atnākot skolā, tas sākuma priekšstats ir tas, ka tikai nekļūdies, vai ne? Atnāks pie tevs visi pēc kārtas. Vadība, vecāki, paši skolēni, vai ne? Ka tikai nekļūdīties. Un šeit var redzēt daudz citās, tie bija tikai daži, lai es parādītu, cik viņi daudz, bet gan Jordans ir teicis, gan Fords ir teicis, gan Edisons. Ja? Par to, ka mēs savā izglītības sistēmā, diemžēl, šo spēli kļūdas uztaram nepareizi. Mums tas tiek uzskatīts kā kaut kas nepieņemams ārkārtējs, ka tikai nekļūdās. Kamēr jebkurā citā nozarē, gan skatoties mūsdienās, un īpaši uzņēmēju darbību, kuras darbojos, šī kļūdīšanās ir process, kā mēs nokļūstam no punkta A uz Z. Protams, tas nenozīmē, ka tikai jākļūdās un nekad nav jānonāk uz punktu Z, bet tas ir svarīgi izprast, ka šis procesā no A uz Z ir normāli. Un kur tas viss rezultējās tālāk? Tālāk, ko tas, ka skolēns jau, tas, ko es redzu arī savā universitātes darbībā, ka viņš ir pieredzis skolā, ka viņš nedrīkst kļūdīties, ka viņš tā kā uzņēmēja darbību, viņš kļūdās, ja mums šie jaunie uzņēmēji, kas ar viņiem vairāk strādāja tieši universitātē, tad viņam liekas pie pirmās kļūdas, ka viss viņš vairs nekad dzīvē nebūs uzņēmējs, iet atpakaļ uz nezinu, kuriem viņš ir bijis un tālāk neturpināt studēt, jo es taču jau kļūdījos, vai ne? Līdz ar to tās sāks tāli jūtams. Un tad šeit tās divas pieredzes, ko es redzēju no citiem, ir par skolotāju, kurš vienmēr pirmajā stundā uz tāfeles uzraksta, ka manā klasē kļūdīties nav izvēle, tā ir šī prasība. Un viņš arī teica par šis skolotājs, ka viņam nav svarīgi, bērni ienāk paši kā sākumā, vai ne? Skolotājs grib, lai mēs kļūdamies, vai ne? Ļaunais skolotājs. Bet tieši otrā, viņi grib, lai skolēni saprot, ka tas ir normāli darba procesā, ka notiek šīs kļūdas, no kļūdām ir jāmācās, kā no viņām mācīties. Ja? Līdz ar to viņi ved šo visu mācību procesu caur šo it kā kļūdu, kur viņi pieprasa kā prasību, bet īstenībā viņi saprot normāli lietu secību, ka šī kļūda notiks ātrāk vai vēlāk. Bet viņi to ļoti svarīgi uzsver. Mums arī viņi stāsta, ka rezultātā šie skolēni to kļūdu vairs neuzsver kā, pasaules kaut kādu visu beigām vai tam līdzīgām lietām, bet kā normāli izzināšanas procesu. Ja? Un otrs ir par skolas direktoru, kas ir, man liekas, gan no Somijas, ko iepriekš runāja, neteikšu precīzi skolu, kur viņš saka, ka katru nedēļu manā skolotājiem ir jāstāsta par savām neveiksmēm, ne? Un šeit, protams, viņi arī runā par labajām lietām vispārējo, un tad man tipiskā lieta, kad pats es to izlasīju, arī kolēģiem runāju, vai ne, lai dzirdētu par neveiksmēm, lai pēc tam var bišķiņ dabūt iekšā, vai ne, pastāstīt, ko tad kurš skolotājs nav izdarījis. Bet nē, viņš saka otrādi, ka viņš ir dzirdēt par neveiksmēm, jo tas pierāda, ka viņš skolotājs ir centies kaut ko darīt savādāk, nekā viņš dara parasti. Tā viņš pierāda, ka viņš kaut ko ir darījis. Kad tas nav ārprāts neveiksmi, bet tieši otrādi, viņš uzslavē par šo neveiksmi. Protams, jums apskatās, ka tev nesanāca, ka pēc tas grupu darbs. Kāpēc? Varbūt ko cita, bet viņš tieši uzslavēja, ja bija šī neveiksme, jo tādā veidā viņš redz, ka skolotājs ir centies kaut ko mainīt. Nevis darīja savu drošo variantu, kā viņam ir, kad saka, nosnēmīt šeit priekšā, vai ne visi stāstam, uzbļaujam vēl Jādim, Kārlim, Tomam, lai nerunā un tikai novadam stundu līdz galam, ja? Līdz ar to šie divi citādi, manuprāt, ļoti būtiski. Jā. Un tad, kā tad mums šo kaut kādā ziņā novērot? Es nezinu, cik no jums ir saprotams, ka šeit ir attēli, ja? Ja šis kaut kas zinām, šīs sekotājas sistēmas un kā mums ir iespējams sekot. Jo ko es saskaros, kad man skolēni atnāk jau 7. 6. klasē, kad viņiem ļoti grūti arī šeit iepriekšējā prezentācijā dzirdēt par orientēts uz mērķi, vai ne? Un tad šis ir tās divas sistēmas. Kas no jums zina klāsts dojo? Jā, zināt klāsts dojo? Kāds māja galva, jā. Šis ir kaut kas vienkārši līdzīgs to pusi, bet tad šie tie sekotāji, caur kuru mēs sekojam,
skolēnu stundu notikumiem, tādā ziņā šīs divas variantas sistēmā. Šis ir viens variants, ja, šī speciāli viņi iesauks, lai viņi nezinu, kurš ir it kā, bet kas tad ir šie zaļie sarkanie? Tas ir par kaut kādu procesu, pieņemsim, tad pašā laikā, ja mums stundā ir bijusi jautrā metoda, tur nezinu, vai ne, kaut kāds spēles vai vēl kaut kas, jebkurai stundai vai jebkurai dienai kaut kāds mērķis, ko mēs vēlamies tie dienā iemācīties. Un dienas beigās vai stundas beigās viņi reflektē. Pieņemsim, matemātikā mums pavisam vienkārši viņiem parāda kaut kādu vienādojumu, vai ne, kur es saku, šis būs tas, kas jums būs jāiemācās šajā stundā. Precīzāk viņam paši pasaka, ko viņi iemācīsies šajā stundā. Ja es parādu konkrētu piemēru, es saku, ok, mēs nemākam iekaus atvērt kaut kādu pakāpi, tur ir, vai ne, tad visticamāk mums būs jāiemācās šodien, atvērt iekau, kas tur ir ar pakāpi. Un tad mēs stundas beigās vienmēr es dodu viņiem šo uzdevumu, lai atrisināt tieši to pašu, ko viņi uzstādīja savu kā stundas mērķi, stundas beigās atrisināt, un tad attiecīgi viņi nopelna šo zaļo jeb sarkano, kas nozīmē, ka viņš ir savu stundas mērķi izpildījis vai nav, kas ir uz mērķi orientēts pirmkārt, otrkārt, ka iestrādāt viņiem pašam kā instrumentu, ka viņš saprot, kad te stāstīju pirms tam staigāt apkārt vai ne, bet varbūt, ja es kaut to 1 stundu esmu atpūties kaut ko nedarīs, ka tas nenozīmē, ka tas kaut kur paliek, tīpaši, man kā matemātikas skolēnam tas ļoti sasaistās, kad viņš redz, ka, ok, jā, to stundas nebija, kas tad nākamie tie soļi. Tur ļoti individuāli kaut kāds skolotājs izvēlās darīt ar šiem bērniem. Manā gadījumā viņi vienkārši nevis kontrolē, kamēr neizlabo šo sniegu, bet tas ir ļoti atkarīgs no kāda skolotāja. Daži vienkārši noņem kāds punktus un tam līdzīgi. Šis otrs variants, kas šeit augšā, tas ir vairāk par šo emocionālo sajūtu. Ja redzat šeit tādu pusē svitri, 3 stūrīši 2 sanāk, tad vienmēr augšā viņš liek, kā viņš vērtē, pieņemsim savus darbus stundā. Ja tur ir 4 krāsas, mums dzeltens, sarkans, oranžs izstās pēc sarkana arī šeit, bet 4 krāsas, un attiecīgi viņš novērtē sarkanais no 0 līdz 20, no 20 līdz 40, no 40 līdz 70, no 70 līdz 100. Attiecīgi augšējā stūrītī viņš novērtē savu darbu, un apakšā viņš novērtē stundas darbu kā stundas procesu. Un man kā skolotāji ļoti vienkārši. Es redzu šo emocionālo klases sajūtu, apstāties, viņš pēc stundas atnāk, katrs pie sava pienāk, iekrāso, un man attiecīgi uzreiz redzams instruments, gan man, gan arī viņam pašam iemācīt šo reflektēt par to stundu, par procesu, kas ir noticis. Ja? Klās dojo ir vienkārši tas, ko es gribēju teikt, ir kaut kas ļoti līdzīgs šim visam, kuram pelnīt šos plusiņus, mīnusiņus, vienkārši ļoti smuki, intuitīvs. Parasti bērniem ļoti patīk, mūsu skolā ļoti plaši tiek izmantots šis instruments. Tāpēc, plikerīši, ja tie plikers aplikācija, tā ir tāda, kuriem skolotāji dažreiz saka, nav internets un tam līdzīgas lietas. Forši instruments, ar ko pieņemsim stundas beigās vai stundas sākumā pārbaudīt tās lietas, vai viņš saprats vai nesaprats, kur katram skolām ar šādu unikālu savu lapiņu, viņš paceļ un skolotājs savu telefonu kameru tā nobraucot nolasa, un tev uzreiz parādās. Tā kā iesaku pamēģināt. Manā pēdējā mēneša laikā ir pamainījis man stundas izskatu pavisam savādāk tieši plikers aplikācija. Bet tas ir par šo, mums ir iespējams vieglā, ērtā veidā izsakot, vai skolēns ir kaut kā to savu mērķi sasniegts. Un kas svarīgi ne tikai mums, bet arī viņam ir svarīgi, kāpēc viņš to izsakoja vai neizsakoja. Jā, un tad pats pēdējais, es soli izmantot tāfelītu marķierīšiem. Es gribēju pazīmēt. Jā. Nav beig priekšā visiem? Ir beig priekšā? Nav, labi. Super. Tad šis, es nezinu, cik no jums ir redzējuši šādu līdera grafiku. Esat redzējuši? Nesat redzējuši. Ļoti labi. Tad es būs par tēmu, ko es saku, ja? Tad šis ir par to, kāds līderis var būt. Viņš kopumā ir 4 attīstības fāzēs. Šī pirmā ir tā klasiskā, un tas arī, ko jūs šodien redzat, jūs sēžat, es runāju, maina mana galva, dažreiz pasmaita, dažreiz šitais vai ne, bet vai ne, es kā stāvu līderis, jūs sēžat, klasiski izpratni. Šis nākamais, ko mēs ejam, ja, cerībā, ir šis coachings, kas šeit svarīgi, ja, ļoti augsts ir šis direktīvas līmenis, ka es jūs vai nestāstu, es balstos sev kā līderi, vai ne, jūs izpildat, bet jūs iesaist salīdzinoši maz. Ja? Ejam uz augšu šis coaching, ko sauc angliski, ir otrs. Viņš izskatās, ja mēs domājam pēc klases izvietojuma, ja? Tas izskatās jau pēc šī apļa. Apli tur nevajag saprast, kā vienmēr klasē jābūt aplī, bet, kā princips, un skolotājs ir pa vidu, ka mēs vismaz šo visu klasi jau mēģinām salikt vienādā līmenī. Jā, skolotājs vēl ir palicis kā centrālā persona, bet jau pārējie skolēni vienā līmenī, un tā ir doma par mūsu klases izvietojumu. Ja? Manā klasē viņi
tikai kontroldarbā sēž klasiskajā izvietojumā. Ja šis saliņas sistēmas, noteikti ūpuru sistēmas, jūs zināt. Bet šis tā otrā, kur jau skolotājs tomēr uz katru pusi mēģina palīdzēt, arī augsti iesaistās. Tad es domāju, ka viņš var ērti pieiet pie katra palīgā, vai ne? Nevis tagad, vai ne, tur vajadzētu aizmērīt palīdzību, es iet tur meklēt. Bet šeit jau viss ir ērti. Tad, ejot uz šo trešo, ja pēc 3 ir šī palīdzība, kad jau skolēniem, skolotājs nonāk vienā līmenī ar viņiem, ja, mēs esam skolotāji, ka viņš jau ir vienā līmenī, mēs stāvētu aplī vai ne kopā, kad es jau iesaistu jūs kā vienu līmeņu atbilstoši. Kad nav, kur es augstāks, vai vēl nostājos uz augstāk, lai būtu augstāks. Bet jau es esmu vienā līmenī ar jums, runāju vienā līmenī ar jums, jūs jau esat spējīgi kaut ko paši arī, kas šeit jau notiek. Ja šeit ir jau vēl joprojām tās skaidrs, tad šeit vairs nav zemāk jau direktīvas. Jā, es ļoti augstu atbalstu, es vēl projām pienāku pie katra, bet es vairs nemēģinu dot komandas. Un tas pēdējais, uz ko skolotājiem vajadzētu kustēties, ir šis, jau deleģēšana, manuprāt. Un tas arī, ko es mēģinu savās stundās, ir to, un tas ir labs līderis, un manuprāt, ir labs skolotājs, kad šis riņķis funkcionē pats, un skolotājs sēž kaut kur vai ne pie savu skolotāju galda, un skatās, kā notiek process. Visiem viņš notiek pēc mūsu stingras iesaists, pēc šis jau tas mentoring, jeb kuratoru veids, ka mēs kaut kādos procesos tikai palīdzam. Un šeit ļoti daudz dažādu instrumentu, kā viņi aiziet. Diemžēl man sākums vēl nav tik liela pieredze, lai domāju, pateikt, ka šie būs tie instrumenti, kas strādā. Bet kā mindsets, jau šis domas, kā vajadzētu domāt par attiecīgo procesu un skolu un klasi, man arī sākumā stundas bija šādas, kad es vadīju stingri lēnā garā 3 gadu laikā. Es kaut kur šiti pa vidu esmu, dažreiz šiti paveicās, dažreiz vairāk te vai ne. Vēl kādreiz gadās arī te, bet kopumā šis ir skolas process. Un tad ir mirklī, ja man bērni atnākot no sākuma skolas, ja pamatskolas, sākuma skolas, atnākot ar būt gatavi jau strādāt šādā metodē, man kā skolotājiem būtu krietni vieglāk. Ka viņi būtu pietuši pie tā, ka nav tikai viens skolotājs, kurš stāv vai ne priekšā, viņam stāst. Un tad arī nebūs šie pārsteigti vecāki, kur izdzirdot, kad skolotājs nestāsta priekšā vai ne, un vispār stundas mērķi pašiem bērniem izdomāt, vai ne, kas par šausmām nāk uz mani bļaustās laikā. Diemžēl tā ir, protams, laika saprotošo procesu viņi arī izprot, bet manuprāt, tas jau ir process, no kur mums vajadzētu sākt no 1. klases, kas lai būtu bērniem skaidrs šis instruments. Jā, pašās beigās, jā, dažreiz liekas, ka no skolotājiem sagaida šādi skolēni, jā, kaut kāds Ironmans, kurš rakstīt tikai filmās vai ne. Bet, manuprāt, tas, kas ir svarīgākais, ir arī šo skolēnu, kā man treneris reiz teica, futbolu spēlē, vēl projām spēlē. Viņš teica, nav svarīgi, vai viņš būs tur tas nākamais, nezinu, Zidāns vai ne, vai Ronaldo vai Messi, bet svarīgi, lai viņš mīl to futbolu. Un līdzīgi kaut kā ir to mācību procesu. Lai viņš mīl šo mācību procesu mūsu skolē. Nevajag, lai viņš mums ir desmitnieks. Nevajag, lai viņš ir nākamais zinātnieks. Bet lai viņš mīl šo mācību procesu. Un tad ir mīlīgi, viņš mīlēs, tas rezultāts jau notiks. Šāds vai tāds. Ja? Bet tas, man liekas, tas būtu svarīgais, ko no mums skolotājiem vajadzētu. Kaut kā tā. Paldies par uzmanību.